Nu, ko esam pie trases, ir ļoti daudz cilvēku šodien, daudz dalībnieku un izskatās, ka mums arī drīz būs jābrauc. Nedaudz parādīšu mūsu servisu parku. Redz, ko mūsējā kočeni ir. Mazais Janko, lielais Janko. Pasaka kaut ko feinu visiem. Lai visiem veicas. Paldies, šis ir atslēgas cilvēks, kas palīdzēja manējo pļērpītes attaisīt. Saku milzīgs paldies viņam, bet viņš ir mans tiešais konkurents šodien. Nu, redzēs, kā mums sajies, jācer, kad ies. Tas brīdis, ka mopēds neiet, un ir visa atbalsta grupa sanākusi. Visi sēro pa Deltas dzīvi, bet nu nekas. Izstāst, ka man gonka ir beigusies. Andris, šis čals rītīgi vēl pa mopēdiem. Es iesaku arī nepadoties un braukt piedalīties, ka mūsu mopēdiņām šponts nav. Iesim apstīties pārējiem mocīšu. Redz, ka satikām vienu autosportistu. Sveiki, čau! Jā, kurš šodien nebrauc, bet iespējams, ka nākamgad arī brauks zelta mopēdā. Nē, Viktor? Iedvesmojoties no viņa, būs gatavs arī pamēģināt, jo grobinieki ir traki džeki un tiešām viņš bija monstrs. Tehnika neizturēja, bet bija krūts brauciens. Reku, es jums parādīšu Andra gara darbu. Arī kaut ko ķīlē. Pievēl galvu! Nu jā, jāpievēl galvu, lai strādā. Savādāk nedomājās virzulim. Cilvēki čīnīja savējos aparāts. Te ir pilna piekabe. Standarta deltiņa. Nu, tā kā manējā, kur diemžēl neiet, bet nu nekas. Nu ko, draugi, toliņā AliExpress mopēdi ies vaļā. Te ir nenormāls troksnis, nenormāls. Vienkārši bungātiņi pilst ārā. Bet šitā starta man noteikti vajadzēs Lora pakalpojums. Nu, kosmos. Un Red Bulls nāk palīgā, ne? Red Bulls tevi spārnu. Jā. Bez Red Bulla mēs būtu pēdējie. Jā, sapratāt, bet no enerģijas dzērienu tikai no 18 var pirkt. Kā jums gonka? Bet ko, jācīnās, mans lielākais konkurents. Kausmīgi spraiga. No? Es ar viņu ēdot. Viņam man iekabināt prestiža lieta, man viņam iekabināt goda lieta. Tevs ar tev, labi cīnās viens pret otru. Par 3. vietu labi cīnāmies šobrīd. Jā, nu malači, redz, puišiem vismaz konkurence, viss notiek. Tā tikai es ar savējo mazo draudziņu. Būs jāizkabina dzinējs laikam ārā, iedosim Andrim, lai mēģina sataisīt. Tas brīdis, kad to savu motoru staigā pa zelta mopēda teritoriju un priecājies. Ko dzinējs brauc uz 6 mājām? Ko tā ir tēma? Andris Liepiņš, divāturnieku retro 1. vietā. Tie varējām būt mēs. Ja nebūtu noklāties motos, otrajā braucienā. Un redz, ko ir visi 5 dalībnieki. 2 te un 3 tur. Lūdzu, viņš 3. vieta, Normāls Kalniņš. Un viens no viņiem principā brauc ar vienātrumnieku. Jā, bet to jau neviens nezina, bet visi kārtībā. Meitenes priecīgas, viss kārtībā. Paldies! Andri, apsveicu! Paldies! Apsveicu! Zelta pulkstens tev tur iekšā. Šitādi izstāstā balva. Nu, krūti! Ļoti eleganti. Paga, eku mēs ģip esam kaut ko vinnējuši. Laimīgi, jā, bilde. Pirmā vieta, jā. Sapnīšos. Lūdzu, cienājieties ar uzvaras garšu. Foršs garšu. Viemājums labākā grobiņa. Lūdzu.
Uzvaras garš, jā, paprovēsim šo uzvaras garšu. Labi, ka citiem veicās. Vai? Bet labi, ka citi dalās arī. Jā, un citi dalās. Zaļā uzvaras garša šitā sanāk. Otrais, un Daniels Kārlis pirmais.